1 ielā 6 valkā. Tātad ēka uzbūvēta 1976. gadā, kopējā platība ir 3050 kvadrātmetri. Ir 5 stāvi, 1 pagrabstāvs un bēniņi kā tāda nav jebkura tehniskie bēniņi. Efektivitātes uzlabošanas laikā tika siltinās norobežojušas konstrukcijas, ārsienas, pamati, pagrabpērsums un tehniskie bēniņi piepildīti ar pušamo 300 mm biezumā. Veikta jumta seguma pārkausēšana, nomainīta dzīvokļu logi, uzstādīts veitvera durvis, uzstādīts jauna bēniņu gulta, atjaunot dabīgie ventilācijas kanāli, iestrādāt logos dabiskās pieplūdes un nosūtas vārti, koplietojumās telpās atjaunota elektroinstalācija, veikta gaisa ķermeņa nomaiņa, izbūvēta zibens aizsardzības sistēma, izbūvēta divcauruļu apkuras sistēma, uzstādīta alokātora ar individuālu regulēšanu, izbūvēta jaunā augstā un karstā ūdens apgādes sistēma un uzstādīta viedie skaitītāji. Un izbūvēta arī jauna kanalizācijas sistēma. Pirms renovācijas energoefektivitātes klase bija F klase, tātad patērēja 157 kWh uz kvadrātmetru gadā. Savukārt pēc renovācijas, pēc energosertifikātu datiem, ēka patērē 55 kWh uz kvadrātmetru, kas atbilst B klasē. Valdi varbūt var papildināt ar to, kā tas izskatās finansiāli, cik jūs maksājāt pirms un cik pēc? Nu, man ir vienistabs dzīvoklis, ja es maksāju, teiksim, kaut kādu 150 ziemā, ja, tad tagad es maksāju tikai pie 100. Es reāli iekonomēju apkuri, reāli, nu, ūdens. Tas ir viss pats par sevi, cik tu nolieto, ja, bet uz apkuri reāli, jā. Un man ir 24 istabā. Jā. Tā kā es esmu priecīga. Jā, nu tad kopējais projekts izmaksā 1 493 €, altuma finansējums 50%. Rupji orientējoši 1 kvadrātmetru, dzīvo kvadrātmetrs sastāda €80 par kvadrātmetru. Jā. Kā jums gāja ar renovācijas procesu? Viegli vienojāties, grūti? Ļoti viegli. Mums bija... Man ir pierakstīts no 42 dzīvokļiem, 30 balsis bija par renovāciju. Bet gāja mums reāli ļoti raiti. Es esmu, godīgi teikt, pateicīga vispār. Gan tai firmai, kas mums taisīja, un arī visiem tiem puišiem. Kāda bija? Tas bija siltnieki? Prodeks. Jā. Un tad varbūt vēl žūrijai kādi jautājumi? Ir visas, teiksim, kas gāja, kas apkurēja, kas gāja gan santehniķai. Nu, es teikšu, puišiem tiešām. Apkuras sistēmai mainījāt veidā, vienkārši pēc atbildības, ka nomainīt arī? Visi radiatoru, alokātoru sastādīts. Nebija tā, kad saka, kaut ko netiec iekšā dzīvokļos, nu tā raiti mums gāja arī netika, tad cilvēki nāca pretīm, atstāja, teiksim, atslēgas uzticējās, nu ļoti raiti ļoti. Tur, nu, galīgi nekāds aizķeršanās, kā sacīt. Paši gandarījums par? Man noteikti, jebkurā gadījumā. Jebkurā gadījumā. Skaists skats. Ko jūs vairāk pamanījāt pēc renovācijas? Kas izmainījās? Siltums? Siltums, apkārtne, pati māja, jā. Draudzīgāk? Jā. Pats vizuālais tēls. Vizuālais, principā arī vizuālais, jā. Teiksim, ja mums pirms tam bija problēmas ar pagrabiem vai ne tur gāja, nu tad tagad ar tiem, teiksim, tur bija pirms renovācijas, jā, bija, nu tā bija kā bija, nu pirmā celtā māja rēķinājās, jā, nu tad tagad vizuāli. Gan visu. Ko kaimiņu mājas saka, arī grib? Nu, principā jau šeit bija pirms. Nu jā, bet tālāk tās mājas. Jā, nākamai tiek izstrādāts jau. Teiksim tā, nu, pus uz pusi varbūt ir, puse vairāk, puse mazāk, bet, nu, redz kā cilvēki. Ot uz apkur tieši vairāk dar cilvēki, redz, kad var iekonomēt, redz, tomēr. Nu jā. Nu tad ejam. Īstenībā, ja neizdiet, mēs ar kolēģi runājām, katru dienu vienu kafijas tasi ārpus mājas, tas ir Serpukai 2,50, tas jau mēnesī 50 €, tā kā tu vēl vari
atsakies no kapies, renovēja savu dzīvokli. Jauns sauks. Jā. Nē, Nē, tā gatavo ir jau. kafiju pats. Gatavo kafiju Un pats, renovē jā. māju. Jā, pats. Renovē māju, Pie renovē kaimiņiem, māju. gatavo kafiju pats pie kaimiņiem. Jā. Nu, es esmu patīk arī šajā mājā, esmu mājas vecākā, nu, ja kas ir, tad mēs tā viegli varam atrisināt. Nav tā, ka kaut kāda liela problēma mums, nu, nav tā. Cilvēki, es teiktu, diezgan atsaucīgi un tā diezgan draudzīgi, nu, nav. Ja tur pa starp viens divi, tad to mēs neuzskatām neko, bet tā vispār draudzīgi cilvēki. Un arī gaisa telpā ir uzlabojies. Ir, jā, ir. Jā. Nu tad ejam.